sauc Aida Imze un esmu Rīgā dzimusi jūrmalniete, studēju mūzikas pedagoģiju, spēlēju flautu un vēl visādas ļoti interesantas lietas mācos. Cilvēkam vajag to mākslu, vajag to radošumu sev visapkārt. Un līdz ar to arī vispār visi mākslas pasākumi, tāpēc man ir īpaši tuvi. Es kļuvu par laikmatīgās mākslas vienības survival kit vadītāju. Es izveidoju savu līderu komandu, kuras sastāvā mēs bijām apmēram 10 meitenes, bet uz 10 līderēm jau bija apmēram 100–150 brīvprātīgie. Tajā brīdī, kad ir sajūta, ka dzīvē iestājas rutīna kaut mazliet, tu zini, ka tu aizies uz brīvprātīgo darbu. Un tev būs kaut kas pilnīgi jauns man pašai, gan arī manas komandas cilvēkiem, kur viņi darbojās kā brīvprātīgie, pēc tam piedāvā arī algos darbu. Un pirmkārt, tas ir pirmais darba pieredzes ieraksts CV.